visiem. Šo mēs esam atkal Bergvīķī. Ilgi neko neesam baigi filmējis. Pastāstīšu bišķi vēlāk, jo tagad baigi daudz laiks nav ko stāstīt. Sāksim darīt, atbraucām uz Laucupēt uz dienu. Laiks tagad ir, man liekas, 7:30, 7:40 jau no rīta. Un būsim līdz vakaram 9 kaut kādiem, pastīsimies, jā, kāds būs. Iemet mašķirs, uzliku vēsmās Hitanrānu vaktevis. Zaļkano un balto, abus divus. Uzvilksim uzreiz tagad varību. Varību es jaukšu. Diezgan līdzīgi kā pagājušajā varību, bet bišķi pamainīšu kaut ko savādāk, uzlikšu kaut ko bišķi samainīsim šoreiz. Pirmāsim bišķīt sausās, sens 3000 Big Fish, jo es nesmulcināšu boilus. Tur nav ceļu. Kāds vienu sāli. Visu šo varību ļaudam. Šī varība ļoti garšīgs mažā. Pēc tādiem tā kā cepam viņam kaut kādiem ļoti garšīgi. Tāpēc, jā. Nākamā mums sastāvdaļa ir kukurūzu. Pāris pār buņģiņā gatava. Šajā valdāna ir. Man liekas, buņģiņās vislabākās kukurūzas ir. Uz buņģiņu izvirsim. Tālāk mums ir Redmara Beits seedmix. Šitā mēs arī pievienosim. Tā laikam būs sula, jā. Nē, bez sulas šis ir. Nav sula pagaļ. Tā, šito lapsiņu mēs paņemsim viņu šeit te. Iepērsim iekšā te. Sev barībā. Pat pusīt no šitās viss. Būs mums pietiks, vai mums šito stārku iebarojumu sāksim nosauksim to tā mēs. Pieliksim, laikam, visu to kukurūzu vienkārši uz daudz. Tā daudz vēl palicis, ja. Šitā visu kukurūzu izbērsim. Vēl bišķi, sausās vēl bišķi pielikās. Tā te. Tagad jums pieliksim Sweet Tiger and Corn boilings no Dynamite Baits. 15 mm šitās ir boilings. Mēs jums nekaršosim, tā pieliksim veselā veidā. Pāris sauņas mēs arī pakuršot bišķīt. Pakuršosim šitās boiliņas bišķīt. Pārējās bolis ir liksim klāt. Cerēsim, ka šodien būs vismaz kaut ko copīt. Ļoti cerīgs, ka liels copējs neesmu sen vispār. Cerīsim jau uz labāko. Tā krušu bišķīt. Parādīšu arī jaunumiņus, ko esmu iegādājies. Pirmais, ko es laikam pamanīju, ka jaunas šelterītes, nopirkso šelterīti. Šis no Corum. Corum Day Shelter Life bija. Kāds viņam bija tāds bija nosaukums. Šodien mēs arī šodien patīsimies, cik viņam būs labs. Patīsimies. Laiks. Diezgan daudz mums ir blakus. Ir tajā sektorā cilvēki, bet tajā ir caur vienu sektoru. Tāpēc pressing, salīdzinājumā kāds te varētu būt pressing, nav tik liels, kāds viņš ir. Šo jau visu tad samaisam. Tā, mums ir Dudī Beits karpamūru boilus. Mēģināšu šitā pirmo reizi, bet šitām te ir jāstrādā šeit. 20 mm, lai mums arī bišķi lielāka frakcija barībā šoreiz ir, ja? Tad ir kaut kas vēl, un tā jāsīs. Tāds
iebersim iekšā. Bišķi vairāk papūs, sanāca iet. Tāda izteicīga karamēļa smarža tam galā. Tālāk mums viena no galvenajām sastāvdaļām ir vārīt kaņepi. Vāriet viņu mājās kādu stundu, man liekas, lai mūsu sēkliņas atverās vaļā. Pieņemsim darīt tādu kaņepi. Vienu lāpstiņu, viņš ir vairāk par vienu lāpstiņu. Šo barību daudz mums pilnībā jāpietiek. Man ir. Paldies NGT Latviju un paldies Edgaram par šādu te dālniņu. Tas ir pīģerēts sirups. Teicot, ka šeit viņš baigi labi strādā. Pieliesim šito. Smaržu, nu. Tāpēc pīģerēts bišķi ir. Pastīsim, kā viņš strādās. Tā šitā lieta mums jāpietiek, jā. Ar šitādiem sirupiem es neesmu pat strādājis. Tas tāds jaunāks mums būs. Reizēm, piemēram, mūsu barība būs suksies un paldies grindis un smaržas pēc sanākos. Šāda frakcija mums sanākos, viņi ļoti labi izstāsies uz grunts. Šeit ir maziņa daļiņas ar kaņepīti. Sausā barība, to, kā viņi sauc, senses sausā barība, mazā frakcija, kukurūzeļi, porliņas, lielās mazās. Tas ir sēkļu miksiņš. Ievērosim, mēs kā vairāk pa pusi no šī tam, tad vēlāk mēs vēl piespombosim. Reiz pombosim kāds 2-3 pombas stundā uz vienu punktu. Sāksim mētāt pombu. Ko esam iebarojušies tur. Un tagad parādīšu, ko ēsmiņas, kas man ir. Es uzliks esmu, kas jau esmu jau, kā arī teicu, šķīta un rāna baltos vafterus. Es viņus papildus vēl iedīpoju šķidrumā, kas nāk komplektiņā, un dzeltenie vafteri. Tos esmu arī iedīpojis. Uz pārmešanu es domāju, ka paņemsim šos te karameļu boiliņus, Goody Baits. Tā ir Granāts Amur karamelē. 24 mm. Šī tāds te boiliņas. Un paņemsim viņu kādu pavadiņu, kas ir garāka, lai to boiliņu dotu paudz vispār, jā. Un tad pārmetīsimies. Kas, reku viens arī no maniem jaunumiem ir. Tā ir makšķēršanas kastīte no Korda. Sen tāds jau kastīt gribēju, bet tad esmu nopircis. Tāds patīkams materiāls šeit ir augšā, un viņi ļoti ietilpīgi ir. Tā ar vienu roku, laikam, nebūs ērti, ja netīšu varē. Un arī, ka man tagad vēl lukturīts ir augšā. Naktī strādāt šelterā, tas arī baigi ērti. Barībiņas te man stāv, krēsls tā ir, un galdiņš dzer visādām lietiņām, te rādats, un tā tālāk, jā. Tāpēc, jā, un šāds te šelters ir tās no āras. Te ir uzlikt kā tu var. Baigi ērtis to uzlikt pēdžeri vienkārši. Šitā te šelteriņš ir. Un pārmetīsimies un tagad domāsim kaut ko darīsim. Nu ko? Pārmetīsimies mūsu jau vienu kātiņu. Liksim ārā signalizātoru, lai baigi netiesīt to lielu troksni. Aizliksim ciet brenzīti. Liksim ārā. Te man stāvēja baltais vafteris. No dinamīta beigas. Bet uzliksim kaut ko savādāku. Attīsimies. Vesels spaiņas ar visādiem tur vafteriem, pop-upiem.
boilām. Tur notiks tie blakus sektorā. Man bija kaut kāds viens piktenis, tāds, nu, sauktie tie pički с одиночки. Tie piki одиночки. Tā. Maniem šelterim var šajā atstāt šeit kātiņu, kad viņam tas ļoti ērti ir. Tāds pat funkcija man arī teltī ir, bet šelterim tas arī ļoti labi ir. Tā. Pišķi tuvāk to. Ērtāk darboties ar mūsu sistēmu. Tā. Kur mūsies baltais aptarītis, ja. Un uzliksim laikam, es pat nezinu īsti, ko uzliksim, tad jāpadomā. Šit jāpadomā, jo šitie. Vispār varam uzlikt. Uzliekam Tiger Notre Dame. Jā. Es domāju, ka šī tā būs laba ideja. Upsī. Tas bija netīšām. Tā, nu. Mums jau afteri mēs ņēmām nost, liekam šeit atsevišķi maliņā viņu, jo es oi, man šī doča, tad varam šeit pa vidī, lai es varētu arī labāk redzēt, ka es darbojos te vispār. Kad jau teiks, aizmirs. Labi, viņu ko atcerēšos. Tā, mūsu ir paudiņa arī kur. Paudiņas esmu, šitā paudiņa man ir no paudiņa materiāls, drīzāk ir no Rigi Monkey. Kamoks Stif 25 LB, 11,3 kg izturīgs. Viņš ir ar to pārklājumu, tad viņš tāds ciets ir, un vietā viņš ir mīksts, kur noņem to pārklājumu nost. Tā, liekam to vafteri, liekam virsū stopperīti. Šādi, nu, aiziet. Divi mēs uztepsim gaļiņu. Paēdīsim pusdienas. Lai ķert lielās karpas, jābūt arī spēkiem. Pēc, no, ideāli. Un paņemsim vienu no stikiem. Stiks vēl tādā atsevišķā spainītī vienkārši. Nav tur vairs paņemsim šitā lielākas pēdējums, tad būs jāuztina bišķīt stiki, tad būs jāpacenšas ar viņiem, ne? Un tagad piestiprināsim bišķīt savādāk veidā viņu. Duram cauri šeit. Labus jāuzver šeit, viņš iekšā šitā. Uzveram šeit. To stikiņu mūsējā. Āķiedurās bišķīt pirkstā. Un mūsējā āķieduram šeit. Sanāk šitā te konfektīt sauksim tā to. Uzliekam to gummiņu virsū. Jā. Es tās, ka blakus sektorā atķera zivi. Šeit copē mēs esam 7. sektorā, citu. Un zināms, ka, man liekas, 4. sektors ļoti labi ir saķēris zivtiņus. Ja it kā teica, ka 4. bet mēs pastīsimies. Vējš tagad būs ļoti labs. Tāds līdzīgs vējš bija, kad es biju pirmo reizi šeit dīķi, un mēs noķerām to man lielāko bigfišu. Un man lielāko amūru, un pašu pirmo amūru dzīvē. Nu, neiet virsū man šitas te. Vienīgais mīnus, kas man nepatīk tie ar pārklājumu tajā pītajā materiālā, ka viņi diezgan problēma šeit uzlikt šeit, uzlikt uz to, uzgāja uz to šajā te virpulīti. Un tagad mēs klipsējamies un varēsim mēs tiekšā. Tā, nu, ko es tagad nomarķējos, tagad uztīsim aplis polīti. Tā man matēšanās, prot, nepatīk, negodīgi, tas viens no nemīļākajiem procesiem. Drīzāk tas viss tas attālums, viss tā var arī sajūgt dažreiz. Nu. Tā ir karpu copa ir grūtā copa un diezgan labā tempā, ātrā tempā šeit jāstrādā šajā karpu copē. Tā. Uzlikšies laikam to uzpirksteni. Šitā
te, kamēr āda negriežas pirkstā, vai jau, ka griežas iekšā pirkstā, šeit uzpirkstins speciāls ir metājot spombu, arī uz spodu kādu, kad lietas arī. Nu, es esmu arī pieredz, kad met vienkārši ūdenī ar tādu mest iekšā, man, es nezinu, jūtos bišķī drošāk. Tā dara, tālāk var iemest arī, man tāda paša sajūta ir. Pametīsim iekšā tagad. Tā. Orientieris ir paņemts un metīsim. Iemetām. Grūti bija iemest, ka tas vējš diezgan stipri puš, bet, nu, sanāca. Augums, jā, kamēr nogrim savu pie aukliņa. Lūksim, kā tos uz viņus atpad, tā tiešām aizskar otru makšķeru. Uzliksim šito svingeri, lai mums aukli nostiept ir. Šitā vajadzēs ops. Šit palaidīsim vaļā bremzīti. Un ieslēgsim iekšā signalizātoru. Tagad gaidīsim copi. Mūsu katrs uzmēs bišķīt barībiņas arī pareiz, jo tajā blakus sektorā mums ir topi izvilka. Tātad zivs nāk pa vēju uz mūsu pusi. Lai mūsu zivtiņa apstājas mūsu pusītē, mēs viņu uzbarosim. Uzbarosim mūsu pildu. Kāds spombiņas divas iemetīsim. Mums arī vēl paliek bišķīt. Jā, vēl kaut copu, lai arī vēl uzreiz pa virs var dot, un pēc tam būs jājauc vēl viens spodmiks. Uzbarojas katru vispār. Katru arī esmu uzbarojis. Labu un kreiso, tāpēc skatīsimies, kā būs. Nu jā, ar vēju viņi diezgan stipri nes uz bombu. Tāds diezgan mīnus ir. Izstāsta, ka viņš vai nu man liekas, vai nu tā arī ir, ka viņš man pat vēl neatvērās vaļā, diemžēl. Nu jā, diemžēl neatvērās. Neatvērās bombiem. Ir tāds viens, vai arī atvērās, nesaprotiek godīgi. Neatvērās. Tā reiz ir tā, ka viņš nokrīt kaut kā uz sānu, nevis uz to, kur viņam tā poga ir, kur viņam jākrīt, jā. Tas mīnus viņš ir. Tagad pārmetīsim pareizi. Cerams, ka šīts nokritīs tur, kur vajag. Kā man spombu nes prom pa vēju. Vējš, kādi metri 8 sekundē ir. Bet ja šāda tipa vējš ir, kas puš no tās puses šajien, ir labi. Tas ir diezgan labi šajā dīķī, tāpēc ka, un ja puš uz to pusi, tad ir slikti. Tāpēc šāda situācija šajā dīķī. Labi, iemetīsim vēl viens spombiņu. Tad pieslēgsim visu vēlāk. Copes mums nav, diemžēl pagaidām. Nav copes, es policijas tāds boiliņš, tas karameli pat nestrādā, tas diezgan dīvaini ir, jā. Uzlikām tagad vienu pavadiņu uz Sours, aftera no dinamīta beidz. Un, liksim vienu tādu kaut ko neparastu, izdarīsim tā, paņemsim to, varbūt to 20. duģiku, bišķīt viņu nogriezīsim nost. Sāņiem, un uzliksim tādu pop-upiņu šeit te, kas sniega vismu sanāks. Un, kur man ādata pazdara, man ādatiņa. Bišķi jānogriež, augštajā bišķi jānogriež mums ir. Nē, esmu aizmirsis, esmu to savu vienu no iztākajiem nažiem, ar ko es griežu pārsvarā visu tādu boiliņu, visu pārējā.
Tāpēc jānāks griezt ar šitā te neārtunās vispār. Un šitāds tev snieguris sanāks, tad mēs visu uzvērsim uz adatas. Un to 20. dudību beidz boiliņu. Bišķi nogriezīsim nost pa sāniņiem, lai viņa ātrāk sāk strādāt. O, tieši pa centru izduru. Man liekas, ka vajag durt tieši pa vidu, un tas ir manas domas. Daudz uz to neskatās. Bet man liekas, ka vajag durt tieši pa vidu. Bišķi tā pa maliņām nogriezīsim nost. Nogriežam nost visu tā. Šādi te. Tā, un uzliksim uz šitās te paudiņas, kas man te dzeltenais vafteris stāvēja. Kas jau vienkārši, pilnībā ir izžūs, ka ļoti grūti izņemt ārā pa to stoperi. Opā. Un tagad uzvilksim visu uz šitā matu. Drīz, domāju, uzjauksim vēl vienu barībiņu. Mēģināsim piesaistīt to karpu par barību. Un tagad jau barību esmu jau tagad izpombojis, ja? Galvenais tagad kartiņi tagad piesaukt ar to barību, centīsimies tā izdarīt. Jā, viņa te peld visur, es domāju, ka viņa ir, jā, bet nezinu, kāpēc viņa negrib topēt. Iespējams, ka viņa sildās uz saulītes, uzpeld augšā peld, jā. Bet zigrig sistēmas un barības man nav, diemžēl, šodien līdzi. Vispār ar zigrīgi es plānoju sākt ķert nākošu sezonu. Oi, draugi, kaut ko es laikam ne tā sadarīsies. Bišķīt ne tā uzvaru boilu. Labi, mēs uztaisīsim otrādāk. Tā gadās, kad runā ar kameru, paralēli dara citus darbus. Nekas traks. Vērsim atkal šitā. Aizrunājos bišķīt, godīgi pateikšu. Te, mums te viss notiek. Kāpēc neesmu arī bijis tik ilgi uz YouTube vispār, jo mēs augustā bijām ar ģimeni prom. Aizbraucām pasildīties uz citu silto valstiņu. Baglām atpūtamies, nebijām 3 nedēļas un atbraucu. Un uz tajā pašā, kad atbraucu nedēļā, bija plāns braukt uz Karpa Copi, filmēt jums jaunu video, bet, diemžēl, saslimu. Un bija Karpa Copi jāatliek līdz šī momentam. Un arī nebija tāds materiāls, ko es varētu tur izlikt piemēram tajā pašā. Tas bija ārpus Latvijas. Nebija nekas materiāls daudz. Tāpēc es centīšos tagad braukāt. Vispār es varu būt aizbraukt uz jauno Alberta dīķi. Uz Alberta dīķiem jauno to dīķi, kas tur ir jaunais tagad, jā. Varbūt iespējams uz to aizbrauksim, pastīsimies, kā mums veiksies. Paldies mēs uztaisījām. Drīz barī, gan jau ko uztaisīsim. Es darīšu tur pa pāris spogu iemet, tur piemet tā. Cerēsim jau uz labāko un gaidīsim mūsu zivu. Copas joprojām nav. Esam mainījuši ļoti daudz ēsmas, izbrojuši visu barību. Copas kā nebija, tā arī nav, tāpēc izlēmām tā aizdīt. Izpumbosim vēl, var tas kaut kā tā kā piesaistīs zivi. Izpumbosim tagad barību un iemetīsim trešo kātu kaut kur vēl kaut kādā citā vietā, jo mums pa kreisi sektoru 2 brīvu, ar tur kaut kur iemetīsim kreisajā pusē padomāsim. Laikam pievienosim jau to visu sidmiksu. No Renmar Baits. Kā viņi te visu laikam nesnāks uzreiz, ja? Lāpciņu jāpaņem laikam. Tā. Tād. Grūti dabūt ārā ir. Šitās buņģis lielās. Tā. Viss, pilnībā tukšu buņģiņu uzsāk. Ja godīgi pateiks, man, ja godīgi pašam tagad cerības ir laikam vairāk uz to pašu vakaru būs. Varbūt tagad arī būs ēniņa. Skatīsimies, kā būs. Cerības joprojām vēl ir. Es ļoti ceru, ka būs zivs. Pievienosim to konservēto kukurūzu.
Veselu buļģiņu uzreiz. Ar visu ar sulu, tad šitie kukurūzā es pamanīju, ka šeit nav tik daudz sulu, tā kā tie pašā Rīmī kukurūzā. Tāpēc šī iespējams būs labāk kukurūza. Tā. Tālāk. Pieņemsim to bišķīt, Senses Big Fish bišķīt pavisam salsotā. Bišķīt pievienojam to Senses barību. Tad varēsim vēlāk, kas tam vēl pievienot, bet labi, to mums pagaidām nevajadzēs. Tā, kur mums vēl pārējais sastāvdaļas ir? Aha. Sweet Tiger and Corn boiliņas. Domāju, viss nebērsim ārā, varbūt ziniet. Varbūt nākamā sezonā vēl bišķīt paliks tur sikiem tīri. Šitā. Un tas Dudī beidz boiliņas. Tā, samaisīsim. Šādi tēmas pagaidām izstās vēl varība bez kaņepītes mūsējās. Mūsu kaņepīte. Opā. Un te, man liekas, bija kad grāma 800 kopumā šito visu copanu bija līdzi. Kāds 2 lāptiņas, 3 lāptiņas mums piedīs. Atstāsim vēl bišķīt, ziniet, ja nu varbūt vēl vienu buņģu kukurūzu ar buņģiņā kukurūzu ir, tāpēc, ziniet, ja nu vēl kaut kā tur zīltiņu pienāk uz vakaru, lai āte varat iespalvot tā. Tātad daudz kaņepes mums sanāks šitie barībā. Šāds te smāža vienkārši ļoti lielisks ir. Un paldies vēlreiz NGT Latviju par šādu sīrupiņu. Tīģerekts sīrups. Paldies Aigaram. Droši varat pirkt kaut ko NGT veikalu, ļoti labs veikals. Tur ir kaņepi, tīģerekti, boils, arī turismu preces, ir krēsli, galdi, telts, viss. Ļoti labs veikals, tāpēc iesaku. Pievienosim. Nu, nedaudz. Šeit tik te. Tā šķidrumiņa. Tīģerekta sīrupa. Nu. Šo te barību mums sanākusi. Smarža mums ir, nu, es nezinu, vienkārši lielisks smarža ir. Tagad iebarosimies. Iebarosimies pompi, iebarosim punktiņus. Un, nu, pārtaisīsim to spodu kātu un iemetīsim viņu arī iekšā ūdenī. Tāpēc gaidiet nākamo kadru, kur es varbūt iespējams ilgšu zivi, vai nu jau metāšu pompu. Vados uzturamā. Domā, kur viņš ir jāpaņem, viņš pāries pāri kādam kātam, es baigi neredzu. Viņš ir taisni. Pa kreisi, apējam, tā pamēģēsim šitā iziet cauri. Uz turien kaut ko aiziesim. Aha. Skaidrs, ne? Ejam atpakaļ. Nē, tur lūdzu. Lai ejam prom šeit. Viņš te ir.
Nāc šeit, redz, viņš ir te. Ja bišķi sapinteresie, bet nekas. Pa labi, pāri auklēt partam. Pagaid. Amuls. Cel. Ir. Viss. Patīties, pagaid. Ir vien. Beidzot. Tā, kā viņš sapinteries ir. Es tur laikam nokāpšu lejā. Patur šito kādu. Patreiz makšķer, patur. Tur. Nokāpšu lejā tuņās. Dabojām mūsu pirmo copīti. Cerams, ka ne pēdējā. Amūrs svara 5 kg. Laiks kādiem laikam 5, ja kaut kādiem ir. Laidīsim vaļā smuko. Parādīja labu ciņu, sapiņķerē viss makšķeris. Bet, nu, tomēr viena zivs ir. Aizgāja lēnītēm. Nu ko? Filmēšu šādu. Aizgājis pastaigāties pa sektoriņām, paskatīties kāda vispār sektoru, un ja nākamo reizi, kur labāk paņemt, kur nākamo copi. Nu, mums ir viena zivs, tas ļoti liels plusiņš, ka nav pa nulēm. Forši, ka ir vismaz viena zivs. Amūrs 5 kg, 3. amūrs dzīvē. Tāpēc šādi. Bija topu uz dzelteno afteri hit and run. Paņēmu uz dzelteno afteri un nu, pēc topes nevarēja spriest, kas bija amūrs, jo amūri parasti viņi ātrāk aiziet krastā un sanāk, ka pārsvarā ilgāk cīnās pie krasta. Šits ātri atnāca pie krasta un ātri mēs viņu dabojam uztaramajā tīkliņā. Nu, tagad mēs esam sakārtojuši. Tur mēs kārtāmies līdz galam, vēl matiņu pāris sakārtojām. Noņemam no šelterīti. Sakārtojam pārsvarā jau vispārējās mantiņas. Pēc esmu bijis tajā dīķa galā un šajā dīķa galā. Nākamo reizi aizbrauksim uz kodu laikam no tās puses sektoriņiem, ja? Vai nu no tās puses sektoriņiem, padomāsim. Ja šeit šitajā pusē mēs jau esam bijuši šeit, mēs esam bijuši jau tāds 2 reizes, man liekas, ja? Ne, 3 reizes. Un šeit mums vēl vienmēr reizītiņas blakām ir. Tāpēc šāds cop, ja būs vēl kaut kas, droši vien, ka parādīšu. Tāpēc šādi te mums viss notiek. Tā jābūt izgatavai. Norāvās. Jā? Laiks ir 8:20. Mans jau viss sakrāmēts. Odi kož vienkārši nenormāli. Tāpēc bija plāns palikt, lai varbūt ilgāk, bet tik nu tā jau bišķi aizturējamies. Tāpēc beigsim tā arī mūsu topi. Diemžēl beigās mums nogāja viena zivtiņa, bet viens amūrs 5 kg vismaz ir. Nav pa nulēm. Gaidiet jauns video un tiekamies uz dīķiem.